Uztina nekustamos māju Purvciemā. Šeit iepriekš bija atnācis cits aģents, kurš mājas pārdošanas cenu noteica 170 000, bet es atnākot klātienē un izanalizējot tirgu sapratu, ka kā minimums šo māju var pārdot par 230 000. Šai mājai ir 3 īpašnieki, tāpēc lielākais process ir sarunāt, cik lielu summu katra puse vēlas saņemt. Šai mājai ir 2 stāvi un abos stāvos pilnvērtīga dzīvošana. Tas nozīmē, ka augšējā stāvā ir vannas istaba un virtuve, pirmajā stāvā arī ir vannas istaba un virtuve. Tad šos 2 stāvus var atdalīt un dzīvot gan ģimene augšā, gan ģimene apakšā. Tāpēc es sapratu, ka lielākais fokus ir jāliek uz lielām ģimenēm, kur gan augšējā stāvā var viena ģimene dzīvot, gan apakšā jau otra. Vai arī otrs fokus varētu būt uz investoriem, kuri vēlas šo māju izremontēt un pārtaisīt par īres namu. Pagāja apmēram mēnesis, un es jau atradu pirmos pircējus. Mēs jau esam parakstījuši rokas naudu, un tagad es tiekos ar vērtētāju mājā un novērtēsim māju. Kaut arī vairāk komentāri teica, ka mēs nekad nepārdosim par tik augstu cenu šo māju, tik un tā. Es pircēju atradu nepilnu mēnešu laikā, vērtējums arī ir uz tiem pašiem 230 000, un šobrīd bankā jau mēs kārtojam visus dokumentus un iesim pie notāra drīz. Tagad jau māja ir nodot jauno īpašnieku rokās, un gan pircējs, gan visi pārdevēji ir apmierināti par šo procesu, kuru es novadīju. Tā kā, ja tev interesē, lai es arī tev palīdzu pārdot tavu nekustamo īpašumu, droši zvani man, telefons būs aprakstā.